aizvadītas orientēšanās sacensības Rīgas kauss, kas šoreiz norisinājās netālu no Baldonas. Uz starta 2 dienu sacensībās stājās gandrīz 600 orientieris no 9 valstīm. Šogad pirmo reizi sacensību vēsturē Rīgas kauss bija pasaules ranga sacensības. Šis fakts un arī prāvās naudas balvas, kuras labāko sešniekam nodrošināja tautas orientēšanās sacensības Magnēts, pulcināja gandrīz visus labākos Latvijas sportistus un arī pazīstamus atlētus no tuvākajām kaimiņu valstīm. Gan sieviešu, gan vīriešu elites grupām bija vienāds distances ar 18–20 vecuma grupu sportistiem, tāpēc aizraujoši notikumi sākās jau agri, kad finišēja jaunie sportisti ar pretenzijām uz naudas balvām un pasaules ranga punktiem. Līdz ar to lielākā intriga bija par elites klašu rezultātiem, kuriem sekot palīdzēja gan komentētāji komandas sacensību centrā, gan arī GPS sekošana. Pirmajā dienā labāko rezultātu uzrādīja Aušrina Kutkaite, 2. vietā stāvot Sandru Paužaiti, bet 3. Lauru Vīķi, kura apsteidz 4. vietu tikai par 1 sekundi. Vīriešu elites grupā pirmajā dienā savu favorītu statusu apliecināja Dmitrijs Cvetkovs, apsteidzot mājinieku Mārtiņu Sirmo un 3. vietā stāvot igauņu sportistu Timo Sildu. Otrās dienas distances, kas veda pa pielijušu mežu, izrādījās izšķiroši kopvērtējuma vietu sadalījumā. –18 grupā labāko rezultātu uzrādīja Rudolfs Zēnis no OK Saldus, kam sekoja Miku Spurniņš no IK Auseklas. Pirmajā dienā tu atpalikt no Rudolfa nedaudz vairāk par 2 minūtēm, vai uz tiem punktiem palika šīs 2 minūtes, kas tev tagad šķir no uzvaras kopvērtējumā 18 grupā? Droši vien, ka palika, bet visticamāk vēl palika. Otrās dienas lieliskais sniegums Alvim Reinsonam no IK Auseklas atnesa 3. vietu 18 grupā. Esmu priecīgs. Kaut ko daudz teikt. Distance bija visai sarežģīti, bija tie purviņi jāķīģē, bet es tur uzmanīgi ņēmu un sanāca labi. Visus 3 18 grupas sportistus apsteidza juniors Kārlis Balsats no orientēšanās kluba Kāpa. Neveicās pārāk labi, es biju ļoti daudz kļūtas līdzinās par vakaru, kurus nenospēja īpaši labi. Beigas bija īstenībā labāk noskrēja sākumā, tieši bija problēmas punkts ieraudzīt un atrast. Sīva cīņa par godalgotiem vietām izvērtās arī sieviešu junioru un jauniešu grupās, kur pirmo vietu izcīnīja Sandra Grosberga no orientēšanās kluba Meridiāns, bet ar lielisku sniegumu 2. dienā līdniekā ielauzās Amanda Zīlišķa un Rūta Plakana no IK Auseklas. Sieviešu elitē savu pirmās dienas pārsvaru nosargāja Aušrina Kutkaite un varēja svinēt uzvaru kopvērtējumā un 350 eiro prēmiju. It was quite good, but I did some mistakes. I wasn't really good one. Well, I took it really easy, like really slow. I had to avoid mistakes, not much. Sandra Paužaita arī saglabāja savu 2. vietu kopvērtējumā, bet ļoti aizraujoši izvērtās cīņa par 3. vietu, kur Kristas Mihailovs un Lauris Vīts duelī negaidīti iesaistījās lietuviešu sportista Indra Valaite, iegūstot 3. vietu. It wasn't great at all. I did quite a couple of quite big mistakes. I felt so much better physically than yesterday, so I think it helped a lot that I could run harder today. I still made quite a lot of mistakes. Actually, I really like running again in Latvia. It's really worth to come back to Latvia again. Atkāpjoties 1 pozīciju pēc pirmās dienas, 4. vietā ierindojās Laura Vīķa no orientēšanās kluba Kāpa. 5. vietā stāv Krista Mihailova un 6. Ieva Brits no OK Saldus. Vīriešu elitē līdzīgi kā sievietēm, pirmās 2 vietas nemainījās. Pirmo vietu kopvērtējumā saglabāja Krievijas sportists Dmitrijs Cvetkovs. Ну, в сумме скорость была хорошая, и я чувствую, у меня на 80% все получилось. Сегодня все было хорошо, соревнования, еще раз повторю то, что проводится на высоком уровне, мне здесь нравится, спасибо. Arī 2. dienā, līdz ar to arī kopvērtējumā, vietējiem favorītam Mārtiņam Sirmiem nācās piekāpties Cvetkovam. Es gribētu daudz ko teikt, bet te jāprot jāatceras šos kļūdām un tā orientēšanās īstenībā, tas ir interesanti. 2 dienu kopvērtējumā Dmitrijam Cvetkovam zaudēja minūti 50, kādēļ šķiet, tas ir daudz vai maz. Tas ir maz īstenībā, jo tu vari ļoti daudz pievinēt, bet tik daudz arī zaudēt.
jāšķīta viņas salīdzināt pierīgas apkārtnē, kur lielāka ātrumi, tur ir lielāka līdz ar to rezultātu. Šeit var īstenībā riskēt daudz vairāk, bet tāpat laikā uz to, ka nav to detaļas, ko lasīt, bet tāpat laikā ir prātīgi. Trešajā vietā finišēja Edgars Bertuks, 4. vietu ieņēma Andris Jubels no Mežmalas MTB, apsteidzot Artūru Pauliņu no OK Azimuts. Skriet varēja, normāli. 6. vietu izcīnīja pagājušā gada uzvarētājs Kristaps Jaudzēns. Rīgas kausa organizātoru komanda ir pagodināta, ka sacensības apmeklē tik daudz dalībnieku un cer jūs redzēt arī nākamgad Buļļu salā.